Sveiks, Runāt TV skatītāji! Kā es biju pēc jums noilgojies? Stabili. Nedaudz. Ar jums arī šajā sezonā kopā būs Mārtiņš un Raivis. Un mums jau ir sagatavots pirmais pārbaudījums. Jums ir jāuzmin, kur mēs atrodamies. Un atbildi jums ir jāraksta visur, kur vien jūs varat mums uzrakstīt. Un, kas zina, varbūt notiks kas maģisks. Jā, Mārtiņ, bet par to vēlāk. Tagad mūsu pirmais sižets par multimediālo izstādi Kim. Aiziet! Festivāls sauc Mākslas komunikācija. Nosaukums ir arī tāds mazliet no 90. gadiem, jo mēs sākām viņu 98. gadā ļoti sen, tad, kad bija internets māksliniekiem pilnīgi jauna lieta un vispār visiem cilvēkiem. Citi pat nezināja, kas tāds ir. Un tāpēc mums tā tēma, vai ne, kā mēs komunicējam un kas ir internets un māksla kopā. Un šī izstāde kā reize ir par to, lai kā atceroties to laiku un skatoties, kā mākslinieki, kas tikai taisa smukas bildītas internetā, kā mākslinieki cenšas arī izjaukt datoru vai sačakēt softvēri, ja, lai kas viņā vēl ir iekšā vai kādās vēl kombinācijās negaidītās, jūs varat dabūt ārā kaut kādu rezultātu. Ja? Tā kā tas Jody Debs, piemēram, kur jūs ieliekat iekšā disku, kas saucās OSS, operētājs sistēma, un tad pēkšņi visu spēli jūs vairs neko nevarat izdarīt, viņi sāk vilkt visādas zīmējumus, ja? Folderi sāk rāmēties čupiņās viens virs otru un vērties vaļā bezjēdzīgi daudz, ja? Kamēr jums tas dators vienkārši jāpārskatē. Laikmetīgās mākslas centrs Kim apgalvo, ka šī ir izstāde, kas nedod atbildes, bet uzdod jautājumus par laikmetīgās mediju mākslas saglabāšanu. Lai redzētu to savām acīm, līdz 17. novembrim dodies uz Laikmetīgās mākslas centra Spīkeru radošajā kvartālā. Alise Liepiņa, Armands Svelpa, Runāt TV. Jā, tā izstāde tā diezgan interesanta. Jā, bet skaties šito. Kā tu to dabūji gatavu? Man Valdis iemācīja, kurš šogad ir ne tikai maģisks. Daži viņu pielīdzina Harijam Poteram, bet mums viņš ir Valdis Dakuļs, Rīgas Stradiņu universitātes medicīnas 2. kursa students. Kas ir mainījis viņa dzīvē kopš pagājušā studiju gada? To vēlēs noskara Runāt TV. Otrais mediķu gads izslavētais. Pamazām būs jāsāk piegriezt skābeklis citām tādām triviālākām lietām, lai tomēr paliktu studijās. Pirmajā kursā esi vēl zaļš. Tu tad iepazīsti, kādā ritmā tev ir jāmācās, kā tas atšķirās no parastās skolas, cik laika veltīt, un tāpat ir tas pats gribas spēks tev jau rodās un saprašana pēc vajadzības, nevis sēdēt bezjēdzīgi internetā, surfot YouTube vai ziņu portālos, bet gan atvērt to grāmatu, pārlasīt prezentāciju un sagatavoties rītdienas nodarbībai vai lekcijai. Man nedaudz interesē ķīmija, līdz ar to tas no manas izcelsmes puses bija tāds nestandartiņš, ko es mēdzu darīt. Līdz ar to nedaudz piekopu arī studējot jau Stradiņos. Tāpat miltu dedzināšana parkā lietus laikā vai tādu mazu sērkociņu sprāgstvieliņu taisīšanu un tad ausu klapēšana citiem ciet. Un dažādas citādas lietas, kuras labāk neatklāt. Tas ir dzimtas noslēpums, protams. Man tas ir iekodēts gēnos, mums vienkārši tas ekspresējas noteiktā laika periodā. Tas iznāk ārā, līdzīgi kā dažādas citas lietas ik pa laikam iznāk ārā. Kādam cilvēkam, es labāk neteikšu, to vienkārši parastiem cilvēkiem nedrīkst zināt. Es tā nevaru diferenciāli izdalīt vienu grūtāko triku. Protams, man ir bijušas grūtības, jo paša trika tehnika varētu būt ļoti sarežģīta, vai arī kādam trikam ir nepieciešami ilgi treniņi. Ir triki, kuru rādīšanai es esmu zaudējis pusi rokas apmatojumu. Ir triki, ar kuriem man ir gadījies pat panākt, ka meitene no šoka sāk raudāt. Un vienkārši citādi pārsteigt cilvēkus, liekot viņam apšaubīt realitātes izjūtu. Es neatpazīstu. Krustotūzes, vai ne? Valdim maģija ir visa viņa dzīve, un dzīve ir maģija. Armands Svelpe, Runāt TV. Kā tev, Valdis? Es kaut kā tai maģijai neticu. Kāpēc? Es labāk pastudēšu padomju mediķi.
Nu, Mārtiņš maģijai netic, bet ko domā studenti, redzēsiet nākamajā sižetā. Vai tu tici maģijai? Jā. Baltajai vai melnajai? Abām. Reizēm, tad, kad vajag kopsavilkums rakstīt. Šis ir maģisks jautājums. Nē. Noteikti nē. Maģijas nav. Maģijai? Jā. Nē. Jā, varbūt. Nē, es neticu maģijai. Nē. Ne pārāk. Es ticu maģijai, jā. Es neticu maģijai. Ko dari? Kā ko dara? Iedomājies es, kā rektors, ja? Šajā tērpā labi izskatītos. No sākuma pabeidz bakalauru. Vai vismaz aizēju uz Inteliģences akadēmiju. Ir rudens, un tas nozīmē, ka Rīgas Stradiņu universitātē sākas ne tikai jauns mācību gads, bet arī Inteliģences akadēmijas nodarbības. Šī ir neformālās izglītības programma, kur organizē RSU absolventu asociācija. Nodarbības norisinās jau 3. gadu, taču, kā izrādās, ne visi par to ir informēti. Jā, zinu. Jā, zinu. Es jau pirms tam zināt, ka tāda ir tēmas interesants, publiskā uzstāšanās, māksla un jā. Jā, es pagājuši mēnesi uzzināju par Inteliģences akadēmiju. Man arī kursa biedri pastāstīja un arī aicināja pievienoties. Mēs devāmies noskaidrot, kāpēc būtu vērtīgi apmeklēt Inteliģences akadēmiju. Principā būtu jāsāk tā, ka ir 2 moduļi Inteliģences akadēmijai. Tad viens ir mākslas un kultūras moduls, un otrs ir balles, deju un teorijas un prakses moduls. Inteliģences akadēmijas mākslas un kultūras moduls principā atšķirās katru gadu. Varbūt viena sadaļa, kas ir vienmēr, būs arī nākotnē, un kas ir ļoti līdzīgi katru gadu, ir diplomātijas, etiķetes un galda kultūra, kas ir un būs. Es domāju, ka, ja mēs runājam par balles dejām, tad noteikti Inteliģences akadēmija var piedāvāt jauniem cilvēkiem stāju pēc labiem treniņiem, droši vien iznesību. Savukārt, ja mēs runājam par mākslas un kultūras modulu, tad es domāju, tas ir tāds inteliģentā cilvēka komplektiņš, bāzes komplektiņš, uz kura jūs tālāk varat celt un būvēt savus zināšanas un prasmes. Baiba Bondara, Alise Liepiņa, Adele Sāmita, Runā TV. Kas tev skan? Man beidzās. Man gan vēl iet. Es beigšu raidījumu. Ar jums kopā šodien bija Raivis. Mārtiņš. Neaizmirstiet mums sekot sociālajos tīklos, atbalstīt. Un raidījuma beigās... Stradiņa sala. Čau!
inside of your soul and you can find out it never exists. I can feel the changes. I can feel a new life. I always knew life can be dangerous. I can say that I like a challenge and you to me is painless. You don't know what pain is. How can I paint this picture when the colorblind is hanging with you? Fell on my face and I woke with a scar. Another mistake living deep in my heart. Wear it on top of my sleeve in a flick. I can admit that it didn't like yours. Why you resent every making of this? Tell me your purpose is petty again. But even a small light, they can't burn it rich. Even a small light, they can't burn it rich. I can feel the changes. I can feel the new people around me just wanna be famous. You can see that my city found me, then put me on stages. To me, that's amazing. To you, that's a quick check with all disrespect. Let me say this, say this, say this. I am the savior. It's probably gonna see you again. Don't forgive me. Don't forgive me. Because I don't understand. Sometimes I need to be alone. I just wanna get loose when the beat drops. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Ko dari? Nu, kā tev Valdis? Es kaut kā tai maģijai neticu. Es labāk pastudēšu padomju medicīnu. Mārtiņš medicīnai netic.